it ends, where is coming the transition part. So outside there is cold, and you know that you have to prepare for transition. Where you are going outside part of the track. Labrīt no rīta. Ir Ragans katlu posms, agrs rīts. Tikko bijām briefingā, pastāstīja, kas kaut kā. Šogad trase ir nedaudz mainījusies. Viņi grib savādākas lietas redzēt kā pagājušajā gadā. Kārtējo reizi tas būs ļoti izaicinoši, bet no labi, mēģināsim. Mums ir 1 stunda un bišķiņ treniņš, un tad ir kvalifikācija. Tā kā, jā, būs ko padarīt, laika nav pārāk daudz. Kad 3 braucieni gan jau sanāks, cerams, ka vairāk. Katrā ziņā daudz nebūs. Nu, kā parasti. Gatavojos un dodam ruškāni. Tur iekšķi. No chances to revive. Days are slip away sometimes when pressure holds too tight. Only I can make up my mind and override the fight. Labu apetīti, paldies! Bet tev neloģiski sanāk. Tev jau arī izsis viņš uz otru pusi, nekā tu tagad skaties. Ja tev ir stūri pa labi, tev viņu, tu griez pa kreisi, viņu tev pa kreisi. Tev nevis uz labo pusi ir izsis, bet uz kreiso. Liek tā strādāt. No. Nevar pa mierīgo klausies, ne?
Hello! Pirmais treniņš diezgan interesants bija. Atkal pēdējais līkums, kur man pagājuši, kad viņš nesanāca. Šogad man viņš arī īsti nesanāk. Nezinu, kā tur viņu sabraukt. Otrajā braucienā Atvars man sekoja, es tur sagriezos, viņš man iebrauca sānā. Viņš tur palika šķība, bet īsti nevar atrast, kur viņi tur salocījusies, ir uzgriezis savirzi. Tā arī brauksim. Tad iemetienā bišķiņ te dupsi atcit pret riepām. Bet neko vairāk, kā viss ok. Ja raganā tu neesi noslaucījis dupsi, tad tas nozīmē, ka tu neesi braucis. Jo te var atkārtot tieši to pašu, ko Elzija toreiz teica. Lai atrastu sienu, tev viņai ir jāpieskarās. Vai viņā ir jāiebrauc, lai viņu pēc tam varētu noslidināt mierīgi. Tieši tā bija arī treniņā un tieši tā arī šodien. Principā, lai atrastu iemetiena ātrumu, ir jānoslauka dirs. Dirs esmu noslaucījis. Ātrums principā ir atrasts. Apmēram viss ir skaidrs, tā kā pēdējie soļi saliekam mašīnu un darīšu, ko varēšu kvalifikācijā. Ir kaut kā jāsavalk pēdējais līkums tā, lai dabūtu punktus. Viss notiks ļoti ātri, bet cerams, ka izdosies. Ļoti gribās arī rītdien uzbraukt, nevis šodien braukt mājās. Tā kā turat īkšķus. Paldies, ka skaties. Tas man ļoti daudz nozīmē. Laika, maucam uz skolu. Māte daba mums atkal ir pārsteigusi ar lietu kārtējo reizi. Atkal līdz lietas, treniņš bija pa sausu, tad otrajai grupai treniņš uzlīja lietus. Forši, ka mums vismaz iedeva pirmajai grupai vienu izmēģinājumu braucienu. Kā to es nobraucu, tur tagad braucam uz kvalifikāciju un ceram, ka tā pēdējā zona ir kaut kā ļoti jāsavalk. Ar to man šodien ļoti grūti iet, bet mēģinās ģērbjos un laižos ar tekmēs. Aiziet. Nākamais dalībnieks arī tikpat interesants auto kā pirms tam Šaltenam Jānis Kravals ar Ford Sierra. Vienīgā Sierra, kas mums principā ir palikusi regulāri driftā. Un arī, man liekas, Kravalim tas labākais posms pagājušo gadu bija šeit Ragans katlā. Un tagad ceram, ka būs labāk. Ļoti lielā leņķī, labs iemetiens. Izdodās varbūt nobraukt pa vidu, nevis pārvalu, bet labāk tā nekā attapties riepā. Šobrīd smūgi aizslīd līdz ārmai, neliela korekcija no Kravaļa pusmalīs, ka tur bija tā vieta arī, kur nesagāja pagājušajā gadā. Bet šobrīd labi noturās trasē un jāmēģina labu pārmetienu uztaisīt šeit kalnā augšā braucot. Un nobrauc līdz galam. Vismaz pie punktiem būs ticis Jānis Kravals savā pirmajā mēģinājumā. Man ir tikai viens jautājums. Man ir punkti? Es vēl nezinu. Es ierakstīju tavu braucienu tur pasīties. Nē, man jautājums, es iebraucu no-go zonā pirmajā pēc iemetiena. Man liekas, ka nē. Nē. Man likās, ka es tā kaut kur ar vienu riteni varētu būt kaut kur tūp pie tās no-go zonas. Tas bija vienīgais jautājums. Garajā taisnītājs tur bišķiņ pataisnojos, bet... Tā bija milzīga korekcija, bet tas nebija iztaisnošanās. Tā nebija iztaisnošanās, tā bija korekcija. Un beigas, man liekas, man sanāca tik labi kā vēl nekad. Un paldies, Alvi, tev! Es stāvēju start, skatījos, kā tu brauc, un tad galvā saliku, kā man jāizbrauc, un man likās, ka bija ļoti labi. Tā kā šitik labi to pēdējo līkums nebija izbraucis, bet likās, ka ļoti labi. Gaidam punktus. Ja ir punkti, tad es esmu ļoti priecīgs. Un aiziet vēl viens ļoti interesants spēkrats Ford Sierra ar Jāni Kravalu pie stūres. Jānis Kravals solīti lielo kvalifikāciju aizvadīt. Mēģina uzlabot sniegumus. Kā jau viņiem visiem. Un ļoti kaut kā dīvains pirmais pagrieziens un par laimi neatsitās pret neko, bet
0 punkti. Kaut kas, jā, tāds ļoti samocīts no paša sākuma. Neizdevās varbūt iemesties, neizdevās kaut ko izdarīt pareizi tur, bet vismaz patrenēties vēl atlikušajā braucienā, atlikušajā trasē. Bet jā, punkti pirmajā braucienā bija 0 otrajā. Un... Ko, otrajā kvalī mēģināju manģī, ko nekad nebija mēģinājusi. Nesanāca, nesagāja. Punkti man ir, tā kā gaidām top 3-2, ar ko te man būs jābrauc, un tiekamies rītdien. Čau! Labrīt, ir svētdienas rīts. Būs karsta dieniņa. Pa nakti bijis pērka un negaiss, atkal trasē slapji. Pēc 15 minūtēm sākās treniņš. Šeit vēl trasē slapji. Vismaz šeit, kāda ir trasa, to es uzzināšu, Toms Puters pateiks. Stunda treniņš 1 līdz 1.40, un tad pēc ļoti daudz stundām 4 sākās arī tandēma pa vidu atklāšana. Šodien kā sola saulaina diena. Tandēma būs noteikti pa sausu. Ļoti cerams. Tā badās kā vakar solījā. Visu dienu sausu, bet tas tā nebija. Bet cerams šodien būs labāk. Es esmu gatavs tandēmiem. Nedaudz pamainīju mašīnai setup, pa nakti pārdomāju. Tagad treniņā paskatīsies, vai ir labāk. Vajadzētu būt labāk. Nevajag dodam virsū. Labi, mums laiks ir. Laiks ir. Vai vairāk?
Ir tā plais, vai ne? Tā. Ko Ragans mērcīts šodien turpinās. Tad treniņa pirmais iebrauciens pēc iemetiena, kas tas bija, Leitis, neatceros jau vairs. Viņš kaut kāds bija super lēns un es viņam ieliku durvīs, salocīju stūru stienu, ātri samainīju, braucu otro treniņu braucienu un laikam iemetiens bija bišķiņ pa ātru un attapos riepās. Tad 4 stundās mašīna atkal sanagloja, salūzu stūras reikas, salocīju plaukt iztaisnoju. Reiku samainīju un tagad tā kā mašīna gatava iedeva mums vienu testa braucienu. Pirms sacensībām saprast, kas ko kā. Jo mans pretinieks top 3-2, viņam arī bija kaut kāds ļoti līdzīgs stāsts un viņam arī būs viens testa brauciens. Katram pa testa braucienam un tad jau tiksimies top 3-2 jau pavisam drīz. Gaidām, ka beigsies pro tandēm vēl fināli un tad jau tūlīt maucam uz trasi. Jaudas nav. Kā mums ir vaļāk nav. Sastiķējis viņš to Ford Sierra ir atpakaļ un ir uzticīgs šai platformai. Vienīgā Ford Sierra, kas mums ir uz starta, un šitie kaut kādi tie dārgie facelift look tur izskatās aizmugurē viņai. Jā, jebkurā gadījumā auto ir daudz ko redzējis, jā, vienā no šķiet arī treniņiem Rīgā, viņš tur betonā ar aizmuguri ielika, bet jebkurā gadījumā uz starta viņš ir Dulbīnskis pa priekšu, Kravals viņam seko un pastīsimies, kā tad viņa aizdīs savu pirmo braucienu, tur labā leģī Dulbīnskis gandrīz vai pārcenšās iemtiet brīdī, Kravals var viņu saķert pēc tam šajā te kalniņā, bet Dulbīnskis ļoti
Labi, aizvadām šo trazes daļu, kur ir pamatīgiem dūmiem labā leņķī, labā ātrumā. Vēl viens pārmetiens un noslēdz braucienu. Abi divi piloti Henriks Dulbīnskis un Jānis Kravals. Aiziet otrais brauciens. Kravals tagad pa priekšu. Dulbīnskis viņam seko. Redzam, ka Dulbīnskis ļoti agresīvi, ļoti tuvu jau no pirmajiem metriem. Aizdo Kravaļu bumpers pa gaisu, bet redzam velti Dulbīnskis cīņā par Pro 2 titulu. Ļoti precīzi un tuvu kopē visa brauciena garumā. Vēl viens pārmetiens Kravalim. Liels leņķis, pārāk liels leņķis un sagriežās Jānis Kravals un Dulbīnskis par laimi izvairās no šī kontakta. Es domāju, ka tur nebija nekāda kontakta. Kravals redzējām, kādā šusē un leņķī nāca un likās, ka pats no sevis tur apmetās. Nu redzēsim, ko par to teiks tiesneši un kāds tad ir rezultāts un kurš dosies uz top 16. Un to mēs arī tūlīt uzzināsim. Uz top 16 dodās Henriks Dulbīnskis. Šodien Gomu kakla pabeidza top 3-2. Man bija ļoti labs čejs, man ļoti viņš patika. Es biju ļoti tuvu durvīs. Vadošais braucējs arī sākums viss bija ļoti labi un pašas beigas es laikam vienkārši pātri iegāju ielos pa lielu leņķī un pa vēlu pārmetos. Līdz ar to arī pazaudēju ātrumu un pēc tam jau ar sagriezos sakojušies. Arī sapratu, kad es tur uztaisīšu sūdus un arī atmetās. Tā kā paldies visiem maniem draugiem, maniem mehiem, kas 4 stundās mēs uztaisījām mašīnu pēc avārijas. Lēlam viņa brauca, viss bija kārtībā, bet kārtībā reiz pieredze atkal nāk uz savu. Tā kā paldies, ka noskatījāties līdz beigām un tiekamies noslēguma Gomu kakla. Čau!